Zin kā, kad man bija viss jāmaina, tad tā motivācija bija man, bija spēcīga, bija jāatrod. Bet tad, kad sāka palikt labāk, jau es atvesaļojos, tad jau zūd, un tad tev prāts atgriež tajā iepriekšējā stāvoklī. Tu atkal sāc stresot par kaut kādiem sīkumiem, tu vēl kaut kādas lietas, un tas, kas man tā kā vienmēr palīdzējis konkrēti manā situācijā, vienkārši sēdies un visu laiku atkal to sev atceries, kas ir pats svarīgākais. Vienkārši atceries, kas ir svarīgākais. Manā gadījumā veselība ir pats svarīgākais. Tas, ka es šobrīd esmu vesels, varu skriet, varu staigāt. Vienkārši kaut kāda saskaņas stresainas situācijas, vienkārši apsēžos un Māri atceries, kas ir pats svarīgākais un viss, un tas mani atgriež tā kā atpakaļ. Un otra lieta, ko tu runāji par tām izmaiņām, transformācijām, redzi, cilvēki grib mainīt savu dzīvi, bet nevar jau viņu mainīt, ja mēs nesākam mainīt kaut kādus sīkos ieradumus ikdienā. Mēs jau katru rītu darām vienu to pašu, pieceļamies, tās pašas brokastis, pieceļamies, aizējam uz toleti, zobus iztīram, tā. Mēs nevaram sākt kaut ko mainīt, ja mēs nemainīsim jau kaut kādus kaut vai sīkos ieradumus, tīram zobus ar otru roku vai ēdam zupu ar otru roku vai braucam uz darbu pa kaut kādu citu ceļu, vienkārši veidojam tos jaunos neironus smadzenēs, un tikai tā mēs varam tuvoties kaut kādai vispār kaut ko sākt transformēt, jo sākumā mums vajag transformēt jau savu prātu, un ar to jau viss sākas. Viņš jau mums neļauj transformēties, bet viņu var transformēt tikai pakāpeniski tos jaunos ieradumus liekot sev dzīvē iekšā. Tad tādā veidā.